Par kādiem sportistiem tu esi fanojis, varbūt par basketbolu vai, var sakot, no kāda pavisam cita sporta veida nekā tu pārstāvi? Pavisam jau noteikti kaut kas tas nacionāli patriotisks, kaut arī tie paši mūsu Liepājas sportisti, gan Rudolfs Balcers, Kristaps Porziņš, kurš šobrīd ir Amerikas augstākajās līgās. Bet tad, kad tev bija, piemēram, 6, 7 gadi, par ko tad tu fanoji? Tad man laikam pat būtu grūti atcerēties par ko. Bet jums visi ģimene tādi sportisti? Jā, tas varbūt bija, varbūt māsa tajā brīdī spēlēja tur tenis vairāk, varbūt bija kāds tenis Elks, Ernests Gulbs tajā laikā varbūt. Es neesmu bijis tāds konkrēti viena sporta veida fans, man tiešām interesē un pasakot līdzi, it sevišķi tur, kur startē latvieši. Kas no Latvijas mūziķiem tev ir tādi favorīti, varbūt šobrīd top 3? Viennozīmīgi ņemot vērā to visu ieguldījumu, ko mēs šodien dzirdējam, tā ir Raimonda Paula mūzika. Tas ir viennozīmīgs, domāju, tāds viņam tā pirmā vieta, to neviens nevar nekādīgi. Šogad, man liekas, arī neviens neko citu pat neuzdrīkst sevi. Nemaz nedrīkst, jā. Tad noteikti prātvētra būtu kaut kas, būtu mana otrā vieta. Tad, lai varbūt pajauktu nedaudz gaisa, teikšu, ka Ozols ir trešajā vietā ar Latvijas hipu. Rajons? Jā, arī. Ko tu domā par Dona jauno dziesmu Tuvums? Tagad viņa tiek diezgan daudz apspriesta. Es piedalījos mūzikas klipu filmēšanā, tā kā es neko sliktu nevaru teikt, man patīk.